Vēl nekad izbalsošanas vakars Okartes akadēmijā nebija tik emocionāls. Un kā nu ne, karstajos izbalsošanas krēslos sēdās spilgtākie studenti Mareks un Anna. Ak vai, ko darīt, kā nu būt? Ak vai. Ai, ko es izdarīju? Ai, kāpēc viss tā? Ai, cik man žēl, kā dzīvot man, kā man būt. Ai. Ca. Ai, izbalsošanā, ai, kā sarkani krēslī, ko nu tagad darīt, ja sēžu sarkanam krēslī, ca. Ai, tagad ir 7 un 15 minūtes un 9. Visi ieslēg savus televizoru ekrānus un skatīsies. Jo dzīve tik un tā ir skaistā. Tu neesi pelnījis iet ārā. Mareks man. Taču saproti. Nu, protams. Tu arī neesi pelnījis ārā. Bet es nešaubos, ka tev imunitāte dabūs. Jo? Mēs 5. Jo imunitāte jau nav izmantot. Tomēr arī pēdējā izbalsošanas reizē imunitāte netika nevienam un šovu nācās atstāt Okartes akadēmijas karstasinīgākajai studentei Annai. Paldies skatītājiem visiem, kuri mani atbalstīja. Paldies, gan jau tiksimies. Koncertu tūrē, kas sāksies 4. jūnijā. Anna, sāki kā dzīvības? Nu, viss, es eju mājās. Jā, varam iet. Nu, žēl kaut kā. Nu, protams, oj, cik žēl Samanta. Nav īpaši laba tāda sajūta iziet pirms fināla, bet nekas. Dzīve turpinās. Es visas, kas notiek dzīvē, es uzceru. Droši vien pēc tam es pārdzīvošu, bet tagad es neko nepārdzīvoju. Nepir ļaunu prātu. Ko tu? Mareks? Jā, nu viss kārtībā. Šis nav personīgs. Aizbrauksim mājā. Nu, tik daudz, kas notika cilvēkiem. 3 mēnešus es te pavadīju, 3 mēnešus. Visu kaut ko esmu dziedājusi, ar visādiem cilvēkiem satikusies, ar Andriju Erglinu ar strīdēmies, ko Kristaps Čimbars un Laima un visi tie cilvēki un Guntars Račs. Un tas bija ļoti kaut kas jauns mana dzīvē. Ja es kaut ko aizmirsu, tad pasakiet, labi? Es Kristapa maiku arī paņēmu. Kāpēc tu paņēmi Kristapa maiku? Kāpēc? Lai viņam atdot svētdienu, izmazgāt to un atdot viņam maiku svētdienu.